Čau! Mans vārds ir Kristīna, un kā redzat, pēc nosaukuma šodien es vlogoju, un šis ir 4. vlogs, man šķiet, kuru mēs sākam mašīnā, tā kā čau manos mašīnas vlogos. Es šobrīd cenšos tā kā pasēsties tuvāk viņam, tāpēc, ka ja sēž šādi, man pusē ir saulē, un mēs šobrīd braucam uz otru pilsētas daļu, tāpēc, ka tur ir jūra, tur ir mols. Arī šajā pusē ir jūra, bet tur nav mols, un mēs tā kā gribam pastaigāties, vienkārši pabaudīt saulīti, jo ārā ir burvīgs laiks, ko jūs redzat arī tur, ja tā kārtīgi paskatās. Čau, Renāte! Čau! Un, jā, un pēc tam mēs īsti vēl nezinām, ko darīsim. Man vispār bija ideja kaut kur aizbraukt paēst, bet tad mēs skatīsimies vienkārši kādu pati dienu ieklāsies. Un man šobrīd, starp citu, lokas ir vaļā, tāpēc, ka mašīnā ir ārkārtīgi karsti, jo saulīte ļoti silda. Un, lai arī mums šobrīd ir pats augstākais gaiss ieslēgt šādi, tā nav pietiekami augsti, jo mēs sēžam ziemas jakās. Un apakšā jau arī, protams, man ir blūzīte un vēl jaciņa, tā kā mums ir dubultais siltums. Mēs tikko bijām uz tā kuģa, kas ir tur aizmugurē, un tagad mēs vienkārši pastaigājāmies pa molu. Tur mēs uzņēmām pāris bildītes man, un es tā uz ātri apskatīju. Liekas, ka būs arī kāda Instagramā, tā kā jūs varat man piesakot Instagramā. Mans niknējums ir @Kristīne_D ar 3 burtiņiem. Es kaut kur uz ekrāna domāju, ka es uzlikšu, lai jūs redzat. Un tad arī piesakot noteikti Renātam. Ja. Esam tikuši līdz jau jūras daļai. Un jā, tur bija diezgan traki iet, jo smiltis pūtās sejā un acīs līdz ar to bija nedaudz sāpīgas situācijas. Kopumā bija forši. Cilvēku šeit tā ir diezgan maz, jo man šķiet ļoti daudz cilvēku atcer šo ideju jau tajā vietā, kur būtu smiltis. Tāpēc mēs es domāju, dosimies līdz pašam galam, kas ir tā vāka. Jo es domāju, ja jau mēs esam šeit, tad jāizsteigās līdz galam, vai ne? Jā, es piekrītu. Super. Paskatieties, tur ir cilvēki, te esam mēs, un lūk, tur tālumā vien ir cilvēki. Un es patiesībā esmu diezgan lielā šokā par to, ka šodien ir burvīgs laiks. Šodien ir ideāla diena, bet ir tik maz cilvēku vispār pilsētā, kas ir izgājuši laukā. Diezgan, bet salīdzinoši? Salīdzinoši ar Ventspili, protams, ir vairāk cilvēku nekā ikdienā, bet man tāpatās šķiet, ka, tepat ir veci cilvēki izgājuši laukā, viņi izmanto iespēju apsēsties uz soliņa. Tā kā that's fine. Bet tā kā kāpēc ir tik maz jauniešu? Mēs šodien vispār esam ļoti maz jauniešu redzējuši. Jā. Tas ir vienkārši šokējoši, ka pat tik skaistā dienā ir ļoti daudz cilvēku, kas vienkārši izvēlas pavadīt laiku kaut kur iekštelpās. Atnākuši. Man uzbruka ūdens. Tālūk mēs staigājamies tepatās. Un mēs domājam tepatās arī iet augšā uz mašīnu. Un tālāk nav mazliet vainojos, ko darīt. Īsumā pastāstiet par šī brīža situāciju. Mēs kāpam augšā un domājam, ka te ir taciņa uz leju, bet te nav. Jā, bēdīgi. Taciņa tā kā bišķi uz priekšu. Mēs tikko pievarējām kāpu, kur nav
kur nebija tā kā taciņas, bet tur bija gaiši cilvēki, tas likās, tas būs tā kā, normāli, ka būs taciņa. Un lūk, mēs tagad dosimies, šita mēs lejā neiesim, jo, te var tikai man šķiet šļūkt lejā ar dibenu. Mašīna mums stāv te. Tā kā mēs to darīsim, kā mēs iesim tur uz to taciņu un iesim apakaļ šajieni. Mēs esam mašīnā, mēs esam izstaigājušies un mēs, kad atnācām, tad vienkārši likās, ka no apaviem izbirs laukā vēl viena pludmale, bet, paldies Dievam, tik traki nebija. Un mēs domājam, ka mēs brauksim uz Reņķa dārzu, arī tur pastaigāties. Un jau pēc tam, ja būs vēlme, tad aizbrauksim vienkārši kur paēst varbūt, bet ir liela iespēja, ka mēs vienkārši aizbrauksim uz veikalu un uztaisīsim kaut ko mājās, jo mums mājās, starp citu, jau arī ir zupiņa, tā kā tā būs jāēd. Renātam galīgi nemīļa zupa, bet man gan viņa normāli garšo kāpos zupiņa. Atbraucām uz Reņķa dārzi un šeit tā izstāsta diezgan smuki, bet man šeit, ka vasarā ir daudz foršāk, ka te ir daudz zaļāks. Un līdz to izstāsta viss tāds gaišāks un ir kontrasts ar debesīm un vienkārši liekas pozitīvāk. Bet tagad mēs vienkārši apiesim kādu apli, aiziesim droši vien līdz tam dīķītim, kas ir uz priekšu, es arī vēlāk parādīšu. Un tā dosimies apakaļ uz mašīnu. Mēs atnācām pie tā dīķīša. Pārts pa vasaru tur vēl strādā strūklaka, tagad viņas nav. Bet ir ļoti forši, tad smuki pīlītes peld un saulītes spīd, vienkārši superīgi. Nopirkām mēs ananāsiņu vienkārši pusīti, jo pilnu negribējās ņemt un jā. Izstāst baigi forši. Šodien, starp citu, varēsim iztestēt, kā jau jūs redzējāt, kā pareizi ēst ananāsu visur internetā. Man šķiet, tie video ir. Kā domā, sanāks? Es domāju, nevajag kā. Man šķiet, ka īsti nesanāks, tāpēc kā līdz Latvijai šķiet nenonāk tik mīksti gatavi ananāsi, lai fiziski būtu iespējams tā kā noplēst daļu no šī te. Tāpēc es domāju, šis būs diezgan neiespējami, bet pamēģināsim. Bet pamatā šis ir domāts tam, lai vienkārši uzkostu. Es domāju, vakarā pirms gulētiešanas, jo man ir tāda lieta, ka man šausmīgi gribās ēst parasti vakaros. Un otrām kārtām, tāpēc, ka es domāju uztaisīt vakarā vienkārši jogurtiņu, kas ir bez piedevām. Es nezinu pat īsti, kurš man mājās ir grieķu vai arī Islandes beztauku jogurts. Un kopā ar laikam apelsīnu mēs ēdīsim. Jā. Mums vēl ir ābols. Un ananās. Un ananās, jā, tā kā mēs viņus visus kopā saliksim, kopā jogurtiņā un būs ļoti garšīgi. Es tagad montēju video, šo vlogu, un es sapratu, ka vispār man nav pienācīgas beigas šim video. Tādēļ šīs jūs varat pieņemt kā beigas šim video. Kā redzat, es jau esmu Rīgā un faktiski šis vlogs, kurš tika filmēts, bija filmēts pirms nedēļas, un es tikai tagad viņu sāku montēt, un jā, un drīz jau būs nākamais vlogs, un es nezinu, kā man šis vlogs vienkārši iepauzējās, vienkārši, es nezinu, es kaut kā viņu sāku montēt, un pēc tam es par viņu aizmirsu uz kaut kādām 2-3 dienām, un tad tagad es par viņu atcerējos, ir piektdiena, un, jā, un faktiski man nav ne nobeiguma, nav vienkārši aprāvās, es nezinu. Bet jā, tas, ko es gribēju teikt, ir tas, ka, ja tev patīk vlogi, noteikti spied like. Un, ja tu vēlies, lai ir vairāk vlogu, tu vari komentēt, spiest like, vari rakstīt man direct message Instagramā. Instagrams kaut kur noteikti parādīsies. Arī noteikti var šērot šo video ar saviem draugiem. Starp citu, manā YouTube kanālā pie maniem parastiem video, nevis vlogiem, ir tāda lieta, ka es taisu šautautus. Tādēļ, ja tu vēlies tikt kādreiz manā video, tad noteikti ej pie mana pēdējā parastā video, kas nav vlogs, bet, piemēram, tur haul vai, es nezinu, ieteikumi, padomi jums vai vēl jebkādi vienkārši video, un raksti komentārā kaut ko, jo tad iespējams tieši nākamajā video tu būsi jau trāpījis manā šautautā, manā video. Es iesaku abonēt jums šo kanālu. Kāpēc? Lai turpinātu skatīties nākamos vlogus.